Annas Saksas pasakas par ziediem laikam ir viena no tām retajām obligātās literatūras grāmatām, kuru mana paudze, varbūt drusku vecāku un arī drusku jaunāku par mani, skolas laikā izlasīja, un pie tam ar prieku. Tad kādu laiku šī grāmata tā no mūsu grāmatu plauktiem tā kā drusku kaut kur tā kā pagāja ēnā, un mēs atkal pie tās atgriezāmies. Kā saka, nopūtām putekļus. Izvēlējāmies vairākas pasakas, varbūt ne tās pašas populārākās, bet mūsuprāt šodien uzrunājošas. Valds Pūtis tām sacerēja mūziku, un mēs aicinājām vienu no viskaistākajām puķiem mūsu mūzikas dārziņā, Ditu Krenbergu, arī piedalīties ar savu flautu. Oktobrī notika koncerts Pieķeros, un tie bija labi apmeklēti, un mēs nolēmām, ka to vajadzētu iemūžināt. Un tagad ir iznākusi platīte pasakas par ziediem, kurā skan Valds Pūtis mūzika, Gundars Aboliņš stāsta pasakas, Dita Krenberga spēlē flautu, un gan koncertu uzvedums, gan arī šis ieraksts ir, tā teikt, rotāts vēl ar Pētera Apses ziedu un dabas fotogrāfijām.